Venecuēla kļuva par jaunāko Ķīnas rotaļlietu upuri pēc Pakistānas, Bangladešas, Irānas un Kambodžas. Pirms rītausmas virs Karakasas operācijā Absolūtā apņēmība vairāk nekā 150 Amerikas Savienotās valsts lidmašīnas tuvojās Venecuēlas gaisa telpai, un ķīniešu neredzamo lidaparātu medniekiem tās vajadzēja pamanīt. Radara ekrānus bloķēja radioelektroniskā cīņa un iznīcināja pretstarojumu raķetes. Ķīniešu radars neatklāja nevienu Amerikas Savienotās valsts lidmašīnu. 3 stundās prezidents Maduro tika sagūstīts, kas atklāja Ķīnas ieroču vājumu pasaules priekšā. Runājot par skaitļiem, Ķīna ir kā Thanos, viens gājiens, un tā var iznīcināt valstis. 600 kodolgalviņas, lielākā karaflote, 3. lielākie gaisa spēki un visvairāk tanku pasaulē. Gada desmitiem šis bija viens no 3 iemesliem, kāpēc lielākā daļa valsti tika piesaistītas šim spožumam. Redzot cita neveiksmes, valstis, kas agrāk atbalstīja Ķīnas ieročus, tagad klusi attālinās. Ķīnas ieroču eksports 2018–2022 gadā saruka par 23%, salīdzinājumā ar 2013–2017 gadu. Ķīna eksportēja mazāk ieroču, bet Amerikas Savienotās valstis un Francija paplašināja klātbūtni un ieguva jaunas tirgus. Tomēr tas nav iemesls svinībām, jo neskatoties uz šo triecienu, Ķīna kaut kā ir apguvusi mākslu pārdot savus LEGO komplektus, kas iepakoti kā ieroči, tā kā neviens cits to nav darījis. Atvainojiet, ziniet ko? Patiesībā LEGO ir daudz uzticamāki. Labi, pirmais iemesls ir pašsaprotams. Ķīnas pretgaisa aizsardzības sistēma maksā apmēram $200 miljonus par vienu bateriju, kamēr Amerikas Savienotās valstis Patriot raķetes maksā apmēram $1 miljardu par vienu bateriju. Gandrīz visās ieroču kategorijās izmaksas ir gandrīz uz pusi mazākas nekā rietumu analogiem. Tātad valstī, kurē ir grūtības labi pabarot savus iedzīvotājus, tas ir pašsaprotami. Viņi zina, ka tas nav labākais, bet vienīgais, ko var atļauties. Tomēr viņi izspēlēja meistargājienu, padarot to pievilcīgāku. Piemēram, tas darbojās tik labi, ka Ķīna kļuva par Bangladešas lielāko ieroču piegādātāju. Šī burvība ir elastīgs finansējums. Tas nozīmē, ka Ķīnas valsts bankas sniedz ilgtermiņa un zemu procentu aizdevumus, ļaujot nabadzīgām valstīm iegādāties ieročus bez lieliem sākotnējiem maksājumiem. Piemēram, Bangladešā šādu finansējumu nopirka zemūdens un karkuģus. Tas mainīja situāciju. Rietumu valstis nepiedāvā elastīgu finansējumu, bet Ķīnas lēto ieroču un elastīgā finansējuma kombinācija padarīja to par varoni attīstības valstīs. Neskatoties uz spožumu, šīs valstis vilcinājās iegādāties ieročus. Notikumi apstiprināja viņu šaubas. Es domāju nevis par nepamanītiem notikumiem, bet par tiem, kas bija pēdējais naglas zārkā. Bija arī nepamanītas neveiksmes. Piemēram, 2020. gadā Bangladeša atstāja ķīniešu fregats upes krastos, bet Mjanma nolika malā 11 no 16 ķīniešu lidmašīnām. Sarakstu varētu turpināt citā video, bet ķīniešu ieroči kļuva neusticami. Daļa nedarbojās, citi lūza sliktas kvalitātes dēļ. Tikai daži, galvenokārt aizsardzības eksperti vai militārie entuziasti, to pamanīja. Tomēr 2025. gadā visi ievēroja viņu ieročus, bet nepareizu iemeslu dēļ. 3 atklājumi. 2025. gada maijā, kad Indijas droni un raķetes devās uz Pakistānas teroristu bāzēm, tiem bija jābūt pārtvertiem. Operācijas Sundor laikā ķīniešu pretgaisa aizsardzība nespēja koordinēt reakcijas. Baterijas darbojās atsevišķi. Sakaru līnijas sabruka elektroniskās kardarbības dēļ, Indijas triecieni neutralizēja atsevišķas sastāvdaļas bez masīvas aizsardzības uguns. Patiesībā, kad Pakistānas iznīcinātājs palaida ķīniešu gaisa raķeti, tāpat neuzsprāga un vēlāk tika atrasta pilnībā neskarta Indijā. Pēc dažiem mēnešiem Amerikas Savienotās valstis un Izraela izpostīja Irānu. Ķīniešu aprīkojums nespēja atklāt slepenos iznīcinātājus, un Irānas raķešu apkalpes bija aklas. Tad Kambodža sadūrās ar Taizemi. Kambodžas ķīniešu pretgaisa sistēma nespēja pārtvert Taizemes F-16 un Gripen. Radara sistēmu trūkumi un bojāta integrācija padarīja tās neefektīvas kaujā. Kāds ir šo kļūmju galvenais cēlonis? Mēs bieži sakām, ka tās ir temu ieroči, Winnie Pooh rotaļlietas vai LEGO konkurence. Dziļumā slēpjas nopietns iemesls šo kļūmju pamatā. To vislabāk zina bezpalīdzīgie, mirušie zinātnieki. 2025. gada 5. martā ziņoja, ka Liu Junfens sabruka pēc ilgstošas pārmērīgas darba slodzes. Viņa sieva vēlāk paziņoja, ka 277 dienas pēc kārtas viņš atgriezās mājās no darba neagrāk kā 9 vakarā. Liu nebija parasts cilvēks, bet gan ģeniāls zinātnieks. Vēlme pēc izrāvieniem mākslīgajā intelektā un pusvadītājos radīja pārstrādāšanās kultūru, ko pat izcilākie zinātnieki grūti izturēja. Liu kļuva par tās upuri. Ziņojumi liecina par pieaugošu priekšlaicīgas nāves un pašnāvības skaitu zinātnieku vidū, kuri nav sasnieguši 60 gadu vecumu. Tikai vienā nesenā gadā tika reģistrēta 76 šādi gadījumi, un aizsardzības
aizsardzības industrijā situācija nav citāda. Ķīnas aizsardzības industrija arī izjūt milzīgu iekšēju spiedienu, lai izpildītu politiskās vadības noteiktos ambiciozos ražošanas un izvietošanas termiņus. Sistēma izvēlas ātrumu, nevis rūpīgu testēšanu un pilnveidošanu, norāda drošības analīze. Ķīnas zinātnes un tehnoloģiju nozarē pētnieki un inženieri bieži cieš no ilgām darba stundām un lielas slodzes, kas izraisa izdegšanu un priekšlaicīgu pensionēšanos. Bet dažreiz tā nav kvalitātes problēma. Daudz Ķīnas ieroči ir pietiekami labas kvalitātes un varētu darboties pilnīgi labi. Bet šī sasodītā lieta, ko sauc par ātrumu, visu sabojāja. 2026. gadā Venecuēla iesaistījās konfliktā, kad puse tās no Ķīnas piegādāto radaru jau bija nestrādājoši. Rezerves daļu trūkuma dēļ Pakistāna no dažiem kuģiem noņēma detaļas, lai salabotu un uzturētu citus kuģus darbībā. Bangladeša atteicās no veseliem platformu komplektiem. Ķīnai nav tik plaša apkopas un rezerves daļu tīkla kā rietumu piegādātājiem. Viņu vājās puses izpaužas ne tikai laboratorijā, bet arī laukā kā loģistikas kļūdas. Lēna rezerves daļu piegāde un vājš pēcpārdošanas atbalsts liek Ķīnas ieročiem dīkstāvē. Galvenais iemesls ir uzskats, ka ātrums svarīgāks par kvalitāti vai izpildi. To vislabāk zina tie 2 amerikāņu lidmašīnu bāzes kuģi 90. gados, kuri veicināja Ķīnas apsēstību ar ātrumu. Izšķirošais brīdis bija 1995. un 1996. gadā. Taivānas šauruma krīzes laikā Ķīna mēģināja sastraumēt Taivānu pirms tās prezidenta vēlēšanām, veicot raķešu izmēģinājumus un militārās mācības salas tuvumā. Amerikas Savienotās valstis nosūtīja 2 aviācijas bāzes kuģu grupas uz Taivānas šaurumu, ko Ķīna nevarēja apturēt vai apstrīdēt. Šis notikums šokēja Pekinas vadību, liekot saprast, ka militāri viņa reģionā ir bezspēcīgi, un ekonomiskā izaugsme nenodrošina drošību. No šī brīža Taivāna kļuva par galveno Ķīnas militārās plānošanas virzītāju. Ķīnas vadība secināja, ka nākotnes konflikti par Taivānu izšķirsies ar ātrumu un spēku. Plānotāji pārliecināti, ka Amerikas Savienotās valstis agrīna iejaukšanās nozīmētu Ķīnas zaudējumu, deva priekšroku mērogam un ātrai izvēršanai, nevis kvalitātei. Mērķis nebija radīt ideālus ieročus, bet gan pietiekami daudz ieroču, lai piesātinātu aizsardzību un aizkavētu vai atturētu Amerikas Savienotās valstis iejaukšanos. Tāpēc ātrums kļuva par viņa galveno virzienu, un darbs sākās. Atcerieties, es minēju, ka darbs sākās, bet neteicu, ka tas bija godīgs. 90. gada beigās un 2000. gada sākumā Ķīna sekoja Deng Xiaoping stratēģijai – slēpt spēku, nogaidīt laiku. Vienkārši sakot, tas nozīmē, ka Ķīnai vajadzētu klusēt par savu spēku, izvairīties no konfrontācijas un pacietīgi gaidīt, līdz tā būs pietiekami spēcīga, lai rīkotos. Militārie izdevumi tika ierobežoti, bet mācīšanās pātrinājās. Taču temps, ko viņi bija ieplānojuši, vienkārši nebija iespējams uzturēt, izmantojot tradicionālās metodas, kas ietver intensīvas pētījumus un izstrādi un prasa milzīgus līdzekļus un resursus. Otrs variants bija importēt ieročus līdz savējo izstrādei, bet Ķīna izvēlējās netīru ceļu. Ķīna importēja daudz Krievijas iznīcinātāju, zemūdeņu un pretgaisa sistēmu. Importēts arī aprīkojums no rietumvalstīm. Ne tāpēc, kā jūs domājat. Viņi izmantoja reverso inženieriju, lai pārveidotu ārvalstu sistēmas un izveidotu vietējo aizsardzības industriju masveida ražošanai. Tas bija smags darbs, bet gandrīz izdevās kā brīnums. Ķīna saprata, ka šis laiks ir mācībām, nevis dominēšanai. Ķīna pētīja modernu kardarbību, un ekonomikas izaugsme pēc Āzijas finanšu krīzes veicināja militāro izdevumu pieaugumu. No 1998 līdz 2007 gadam Ķīnas aizsardzības budžets vidēji auga par 15,9% gadā, apsteidzot iekšzemes koprodukts pieaugumu par 12,5%. Ķīna līdz 2008 gadam ziņoja par $58,76 miljardu aizsardzības izdevumiem, bet starptautiskie novērtējumi liecināja, ka summa bija lielāka. Ķīna sāka ekonomisko varu pārvērst militārajā spēkā, ražojot ieročus ātrāk nekā ar tradicionālām metodēm. Ģeopolitiskā spriedze veicināja Amerikas Savienotās valsts alianses stiprināšanu Austrumāzijā, jūras spēku paplašināšanu Rietumpacifikā un ieroču pārdošanas palielināšanu Taivānai. No Pekinas skatu punkta šīs darbības veidoja ierobežošanas stratēģiju, kas bija paredzēta, lai bloķētu Ķīnas izaugsmi. Ķīnas plānotāji pārgāja uz A2 spējīgiem raķešu kompleksiem, zemūdenēm, pretgaisa aizsardzību un triecienu lidmašīnām, lai atturētu Amerikas Savienotās valstis spēkus no Ķīnas piekrastes. Taču 2008. gada globālā finanšu krīze bija brīdis, kas nostiprināja Ķīnas pārliecību par šo pieeju. Rietumiem samazinot aizsardzības budžetus, Ķīna ar strauju pieaugumu palielināja militāros izdevumus, globālo nestabilitāti uzlūkojot kā iespēju. Ieroču ražošana veicināja vietējo rūpniecību, nodarbinātību un Ķīnas varu. Kad citi samazināja izdevumus, nākamajos gados izdevums strauji pieauga. Taču trakais, kurš drīz nāca pie varas, grasījās pilnībā mainīt globālās aizsardzības dimensiju.
Šī fāze sākās pēc Šī Dzinpina nākšanas pie varas 2012. gadā. Šī militārās modernizācijas jautājuma padarīja par valsts stratēģijas kodolu, paziņojot, ka Tautas atbrīvošanas armijai jāspēj cīnīties un uzvarēt mūsdienu karos. Aizsardzības nozarei tika izdarīts spiediens ātri sasniegt rezultātus, kas vēl vairāk pastiprināja tieksmi pēc ātruma un mēroga. Reģionālās spriedzes situācija piešķīra papildu steidzamību. Ķīnai izvirzot teritoriālās pretenzijas kaimiņiem, Dienvidu Ķīnas jūras strīdi sāsinājās. Mākslīgo salu būvniecība 2014–2016 gadā prasīja pastāvīgu jūras un gaisa spēku klātbūtni, palielinot pieprasījumu pēc lielām flotēm un militārās pārklājuma zonas. Ķīnas atkarība no ārējās tirdzniecības un enerģijas ceļiem lika plānotājiem paplašināt spēka projekciju ārpus piekrastes. Līdz 2020 gadam tas jau bija manāms. Ķīna bija izveidojusi pasaulē lielāko jūras floti pēc kuģu skaita, lielāko tanku floti un vienu no visstraujāk augošajiem raķešu spēkiem uz zemes. Ieroči tika radīti ar konkrētu mērķi, nevis eksportam vai izrādīšanai. Ķīnas līderi uzskatīja, ka tikai liels pārspēks var kompensēt ilgo atpalicību un novērst pagātnes pazemojumu atkārtošanos, kā Taivānas šauruma krīzes laikā. Ģeopolitiskais spiediens, reģionālie strīdi un vēlme sargāt tirdzniecības ceļus veicināja Ķīnas militarizāciju. Daudzums kalpoja kā apdrošināšana un reģionālā spēka līdzsvara maiņas veids. Pat nepilnīgas sistēmas radīja šai stratēģijai slēptas izmaksas. Kad ātrumam un apjomam būvētie ieroči tika pārbaudīti ārpus laboratorijas, atklājās iepriekš slēptās vājības. Lielākā vājība ir materiāls zinātnē un metalurģijā. Mūsdienu militārās platformas izmanto modernus titāna sakausējumus. Materiāliem jābūt izturīgiem ekstremālās temperatūrās un viegliem. Ražošana prasa atomu līmeņa piemaisījumu kontroli, vienmērīgu graudu struktūru un precīzu termisko apstrādi šaurā temperatūras diapazonā. Rietumu aviācijas rūpniecībai bija nepieciešama vairāk nekā 4 gadu desmiti, lai apgūtu šo procesu. Ķīna to nav izdarījusi. Šī atšķirība skaidri parādījās praksē. Mjanmas F-17 iznīcinātājiem jau 2 gadu laikā pēc eksploatācijas sākuma pie spārnu stiprinājuma punktiem izveidojās strukturāls plaisas, kas norāda, ka izmantotie sakausējumi nespēja izturēt ciklisku lidojumu slodzi. Pakistānas F-22P fregatēm vairākiem kuģiem konstatēta vienāda kloķvārpstas korpusa degradācija, kas liecina par sistēmisku materiālu bojājumu. Bangladeša norādījusi sliktu metalurģiju visās jūras sistēmās. Pirms atteicās no kuģiem, kur vērtība pārsniedzas $100 miljonus. Tās nebija apkopes kļūdas, bet gan būtisks ražošanas nepilnības. Ķīnai ir vājāka kompozīta materiāla joma, kas cieši saistīta ar metalurģiju. Mūsdienu lidmašīnas, piemēram, Boeing 787, tagad vairāk nekā 50% savas konstrukcijas veido no kompozīta materiāliem. Šie materiāli prasa precīzu oglekļa šķiedru, diametra kontroli, stabilu sveķu ķīmiju un nevainojamas sacietēšanas ciklus. Nelielas novirzes rada delamināciju, mitrumu uzsūkšanu un termiskās plaisas. Rietumu uzņēmumi ieguldīja miljardus un gadiem pilnveidoja šos procesus, bet Ķīnas kompozīta materiāla kvalitāte vēl ir neusticama. Lauka izvietošana Mjanmā un Bangladešā parādīja kompozīta materiāla degradāciju, apstiprinot ražošanas nepilnības. Iespējams, lielākais vājums ir dzinēju ražošana. Reaktīvie dzinēji strādā virs 1500 grādu pēc Celsija un izmanto vienkristāla lāpstiņas un siltuma barjeras pārklājumus. Tehnoloģijai vajadzīgas lielas investīcijas un ilgas institucionālās zināšanas. Ķīna vēl nespēja masveidā ražot uzticamas vienkristāla lāpstiņas. Ķīniešu dzinēji atpaliek vilkmes, efektivitātes un ilgmūžības ziņā. Būtiska ievainojamība skar modernus pusvadītājus, jo radari, raķetes un vadības sistēmas izmanto 7 nanometru vai mazākus procesorus. Ķīna pārsvarā izmanto 14 nanometru tehnoloģiju un saskaras ar stingriem importa ierobežojumiem. Venecuēlas pēdgaisa aizsardzības sabrukuma laikā ķīniešu radari izgāzās elektroniskās kardarbības dēļ. Procesori bija par lēnu, bet gallija nitrīda komponenti pārkarsa. Venecuēla bija izvietojusi tīklu ar JY27A radariem, FK3 raķešu sistēmām un vadības mezgliem. Kad Amerikas Savienotās valstis spēki elektroniski uzbruka dažiem komponentiem, viss tīkls sabruka. Radari nevarēja izsekot mērķus, raķešu baterijas zaudēja sakars ar vadības centru un nebija efektīvu rezerves sistēmu. Pret-stealth radaru spējas izrādījās neefektīvas pret modernajām Amerikas Savienotās valstis lidmašīnām apstrīdētā elektromagnētiskajā vidē. Pat darbojoties atsevišķām sistēmām, Ķīnas lielākais vājums bija programmatūras integrācija un tīkla arhitektūra. Pakistānas operācijas Sendora laikā galvenā mītne 9 baterijas darbojās patstāvīgi, bez datu apmaiņas.
Un Venecuēlā, kur komanda mezgla zaudēšana paralizēja visu pretgaisa aizsardzības tīklu. Tās bija arhitektūras kļūdas, kas bija iestrādātas sistēmā. Korupcija pastiprināja vājumu, pārbaudas apieta, materiāli aizstāti, testu ziņojumi viltoti. Kvalitātes kontrole neizturēja ražošanas spiedienu. Ķīnas izmeklēšanas atklāja raķetes ar ūdeni degvielas vietā un neatverams šahta vākus. Pēdējās 10 gadēs šie atklājumi satricināja uzticību arī Ķīnas Tautas atbrīvošanas armijas vadībai, korupcijas un citu problēmu dēļ. Organizatoriskā struktūra šīs problēmas tikai sāsināja. Ķīnas Tautas atbrīvošanas armija joprojām ir ļoti centralizēta, jo politiskā kontrole tiek likta augstāk par kaujas lauka autonomiju. Taktiskie komandieri nevar rīkoties patstāvīgi, bieži vien gaidot apstiprinājumu no 5 līdz 30 minūtēm, kamēr mūsdienu kauja norisinās sekundēs. Līdzīga stingrība paralizēja Krievijas spēkus Ukrainā, un tāds pats modelis bija redzams arī Venecuēlas reakcijā. Ķīna pēc neveiksmēm, eksporta kritumu un neusticības tagad maina kursu. Līdz 2026. gada sākumam Pekīna atzina, ka problēma vairs nav cenas vai konkurence, bet uzticamības krīze. Ķīnas ietekmes samazināšanās parādījās tirgus daļā. Jaunākie dati liecina, ka Ķīnas kopējā daļa pasaules ieroču eksportā ir samazinājusies no 6,3% līdz 5,2%. No 2019 līdz 2023 gadam Ķīna bija 4. pasaulē ar apmēram 5,8% ieroču eksporta. Neskatoties uz lielajām jaudām un mārketingu, Ķīna nav apdraudējusi rietumu dominanci. Kontrasts ar konkurentiem ir ļoti izteikts. Laikā no 2014 līdz 2018 gadam un no 2019 līdz 2023 gadam Amerikas Savienotās valstis ieroču eksports pieauga par 17%, kamēr Ķīnas eksports tajā pašā salīdzinājumā samazinājās par aptuveni 5,3%. Laika gaitā kritums ir vēl straujāks. Analītiķi norāda, ka rietumu piegādātāji ieguva pozīcijas Eiropā, Tuvajos Austrumos un Āzijā, bet Ķīna zaudēja tirgus daļu. Aizsardzības analītiķi, kas saistīti ar RAND un reģionālajiem drošības institūtiem, novēroja, ka pieprasījums sāk samazināties tik līdz kļuva redzams zemes kvalitātes, nestabils veiktspējas un uzturēšanas problēmas. Līdz 2020. gada sākumam brīdinājuma zīmes jau bija redzams. Ķīnas ieroču piegādes 2016–2020 gadā samazinājās par 7,8%. Tirgus daļa kritās no 5,6% uz 5,2%. Eksporta tieši saistīja šo kritumu ar uzticamības problēmām un kaujās nepierādīt veiktspēju. Ķīna šķiet spēcīga, jo eksports galvenokārt nonāk vienā reģionā. 85% Ķīnas ieroču pārdošanas nonāk Āzijas okeānijas reģionā. Pakistāna veido 61% eksporta 2019–2023 gadā. Šī lielā atkarība aizsedz īsto problēmu. Ārpus šaurā galveno pircēja loka uzticība strauji zūd. Stockholm International Peace Research Institute un reģionālie analītiķi ziņo, ka daudzas valstis pauž bažas par kaujas pārbaudes trūkumu. Zemāki certifikācijas standarti un vājš pēcpārdošanas atbalsts, salīdzinot ar NATO. Daudzas valdības pārdomā nākotnes Ķīnas pirkumus. Lielākās pārmaiņas ir psiholoģiskas. Ķīnu vairs neuzskata tikai par lētu alternatīvu. Ķīnas aizsardzības ministru Li Shenfu un Wei Fenhe atstādināšana raksturo Ķīnas ieročus kā augsta riska. Slēptās izmaksas, biežas kļūmes un slikta integrācija, kā arī neusticama rezerves daļu piegāde, jau ir atzītas. Valstis, kas agrāk kompromitēja zemāku cenu dēļ, tagad izvēlas rietumu vai citus neķīniešu piegādātājus. Stockholm International Peace Research Institute 2023. gada ziņojumā norādīts, ka, lai gan starptautiskā ieroču pārdošana pieauga par 4,2% līdz $632 miljardiem Ukrainas un Gazas kara dēļ, Ķīnas uzņēmumi gandrīz neieguva no tā. Ķīnas aizsardzības ieņēmumi pieauga par 0,7%, kas ir zemākais kāpums kopš 2019. gada. No 100 lielākajiem aizsardzības uzņēmumiem tikai 9 bija no Ķīnas, ar $103 miljardiem ieņēmumu, bet 41 Amerikas Savienotās valsts uzņēmums nopelnīja 317 miljardus. Ķīnas lielāko ieroču ražotāju ieņēmumi saruka par 10% līdz $88,3 miljardiem, kas ir lielākais kritums starp pasaules 100 lielāko uzņēmumu valstīm. Norinko ieņēmumi samazinājās par 31% no 20,31 līdz $13,97 miljardiem, jo korupcijas izmeklēšanas aizkavēja vai atcēla līgumus. Lorenko ir valsts aizsardzības uzņēmums. Ieroču ieņēmumi samazinājās Aviation Industry Corporation of China, valsts lielākajā militārās aviācijas ražotājā Arenco, Ķīnas galvenajā sauszemes ieroču ražotājā, kā arī raķešu un aviācijas uzņēmumā China Aerospace Science and Technology Corporation. Japānas ieroču uzņēmumu ieņēmumi pieauga par 40%, Dienvidkorejas par 31%, kamēr Ķīnas ieņēmumi kritās.
Tas rāda, ka pircēji sāk izvēlēties citus piegādātājus arī Āzijā. Āzija un Okeānija kļuva par vienīgiem reģioniem pasaulē, kur kopējie ieroču ieņēmumi samazinājās, un to gandrīz pilnībā izraisīja Ķīnas zaudējumi. Galvenais stāsts – 23% eksporta kritums un ap 1% punkta zaudējums tirgus daļā. Strateģiskais kaitējums ir lielāks. Neveiksmes mainīja Ķīnas tēlu no augoša piegādātāja uz riskantu izvēli. Jordānija, Alžīrija, Irāka, Ēģipte, Irāna un Šrilanka ir palēninājušas vai atcēlušas Ķīnas ieroču pasūtījumus. Viņi to paveica, mācoties no citiem. Piemēram, 2016. gadā Mjanma parakstīja $560 miljonu līgumu par 16 JF, 17 Thunder iznīcinātāju iegādi un kļuva par pirmo eksporta klientu kopīgajam Ķīnas un Pakistānas lidaparātam. Tas kļuva par vienu no lielākajām Ķīnas eksporta neveiksmēm. Līdz 2022. gadam konstrukcijas plaisu dēļ no eksploatācijas izņēma 11 no 16 lidmašīnām. Lidmašīnas radars bieži traucējās un bija neprecīzs. Ieroču dators nespēja vadīt raķetes ārpus redzes lauka. Dzinēji ātri nolietojās, radot atkārtotus bojājumus flotē. Mjanmas militārais līderis pauda neapmierinātību, kas sāsināja attiecības ar Pakistānu, un Ķīnai vajadzēja iejaukties diplomātiski. Pakistāna piedāvāja jaunākus variantus, bet Mjanma atteicās. Līdz 2020. gadam Bangladeša atstāja vairākas Ķīnā būvētas fregates upju krastos. Kuģiem bija problēmas ar korpusu, radariem, ugunsvadību, ieročiem un rezerves daļām. Kuģus nevarēja padarīt darbspējīgus atbilstoši jūras standartiem, neskatoties uz vairākiem remontiem. Arī Pakistānai Ķīnas militāriem partneriem bija nopietnas problēmas. Pakistānas jūras spēku Zufirkara klases fregatēm, kas būvētas Ķīnā, vairākiem kuģiem attīstījās vienādi dzinēju nolietojuma modeļi. Atkārtot bojājumu dažādos kuģos norādīja uz lielu konstrukcijas kļūdu, nevis atsevišķu apkopes problēmu. F-22 Zufirkara bieži piedzīvot dzinēju bojājums. Bojājumi misiju laikā izraisījuši neplānotas piestāšanas, operāciju pārtraukums un zaudētu strateģisko iniciatīvu mācībās un jūras vingrinājumos. Ķīnas iekšējie militārie spēki arī saskārās ar iekšējiem satricinājumiem. Laikā no 2023. līdz 2024. gadam šī Dzinpina pretkorupcijas kampaņa atklāja nopietnas kļūmes. Izmeklētāji Ķīnas Tautas atbrīvošanas armijas raķešu spēkos atklāja startkontinentālās raķetes ar ūdeni degvielas vietā un bojātus šahtvākus, kurus nevarēja atvērt. Tie nebija atsevišķi gadījumi, bet gan sistēmisks uzturēšanas un uzraudzības kļūmes. Atklājums radīja jautājumus par Ķīnas kodolatbaides uzticamību un parādīja korupciju un viltotus ziņojumus strateģiskajos spēkos. Atstādināt vairāk nekā 9 augsta ranga ģenerāļi no raķešu, jūras un gaisa spēkiem. Izmeklēšanas laikā atlaida vadību lielākajos aizsardzības uzņēmumos, piemēram, Norinco, Aviation Industry Corporation of China un CASK ražošana palēninājās. Līgumi iesaldēti, piegādes kavējās. Ķīnai ir atvesļošanās plāns. Ķīnas atveseļošanās stratēģija balstās uz 15. piecgadas plānu 2026–2030, kas paredz pāreju no ātruma uz kvalitāti un uzticamību. Pirmā prioritāte ir sakārtot iekšējo vidi pēc korupcijas skandāliem par viltotām pārbaudēm un neatbilstošu aprīkojumu. Iepirkumu noteikumus pārraksta, uzraudzību pastiprina un pārbaudes sistēmas pārstrukturē. Mērķis – nepieļaut, ka bojātas sistēmas iziet pārbaudes un atjaunot uzticību. Otrais balsts – ciešāka militārī civilā integrācija. Sankciju dēļ Ķīna vairāk paļausies uz savu civilās tehnoloģijas sektoru. Uzņēmumi mākslīgā intelekta, robotikas, pusvadītāju un materiālu zinātnes jomā iesaistīti ieroču izstrādē. Pekīna uzskata, ka civilā nozare attīstās ātrāk, stingrāk kontrolē un uztur augstākus standartus nekā valsts aizsardzības uzņēmumi. Eksporta jomā Ķīna kļūst piesardzīgāka. Tā vairs necenšas agresīvi virzīt jaunus un nepārbaudītus risinājumus, bet dod priekšroku kvalitātei, nevis kvantitātei, un kaujās pārbaudītām sistēmām. Vienkāršāk un pārbaudīt risinājumi tagad tiek izvēlēti biežāk nekā eksperimentālie ieroči, tādējādi samazinot publisku neveiksmju risku, kāds tika novērots 2025. gadā. Pakistāna paliks Ķīnas galvenais balsts un klients. Lielas zemūdeņu un lidmašīnu programmas nodrošina stabilus ienākumus, reāls atsauksmes un vidi sistēmu pilnveidēji. Ķīna aktīvi eksportē divējādi lietojuma tehnoloģijas. Civilie droni, transporta līdzekļi un krasta apsardzes kuģi tiek pielāgoti militāriem mērķiem, ļaujot Ķīnai apiet eksporta ierobežojumus un saglabāt ietekmi. Lai arī samazinās ieroču pārdošana, 2027. gada mērķis ir tikai starpposms.
Pekīna cenšas pabeigt militāro spēku struktūru līdz 2035. gadam, un līdz 2049. gadam sasniegt nepārspētas spējas. Īsāk sakot, Ķīna cenšas izdzīvot uzticamības sabrukumu, soli pa solim atjaunot uzticību un pakāpeniski pārvērst savu ieroču industriju no papīra tīģera par uzticamu piegādātāju. Vai tas izdosies, noteiks Ķīnas militāro ietekmi nākotnē.